Ok, tātad šodien es mācīšu ķīmiju. Ļoti vienkārši. Visu izskaidrošu, ko mums ķīmija. Sākam. Es izskaidrošu pirmā lieta par atomu uzbūvi. Par atomiem. Tātad nekas grūts jau baigi nav. Vienīgi vajag saprast. Un es tagad uzzīmēšu skābekļa atomu. Es pamācīšu par elementiem druskuņi vēlāk. Bet tagad mums ir skābekļa atoms, ja? Tātad atomā ir kodols. Par to druskuņi vēlāk, bet sākam ar elektroniem. Elektronus apzīmē šitā te E ar tādu mīnusiņu, ja? Atomam ir riņķi, un tajos riņķos ir elektroni, ja? Uzzīmēsim ar dzeltenu tos elektronus. Pirmajā ir 2, nākamajos jau ir vairāk, saprot? Jā, un tad ir šie elektroni, ja? Skābeklim ir 7 elektroni, jo tas ir 7. elements. Es arī baigi nezīmēšu, kā izskatās, bet jā. Pēc tam mums ir kodols, un kodolā ir protoni, un ir neitroni. Šitā te. Protoni ir tikpat daudz, cik elektroni. Tātad protonu daudzums ir tikpat daudz, cik elektronu daudzums. Citādi tas skaitītos kā jons, bet par to vēl ne. Un tad mums neitroni ir drusku citādāk. Tas ir, ja es nemaldos, atoma masa, elektronu skaits mīnus masa. Vai otrādāk, es nezinu. Bet tas nav svarīgi tagad. Tātad, un tad mums ir atomi un joni. Tātad, joni ir līdzīgi atomiem, bet vienīgā lieta ir, ka tie nav pabeigti. Nav vai nu aizpildīti, vai arī viņiem trūks kaut kas, nav pabeigti, ja? Labi. Tā ir pirmā tēma, ko es vēlējos pateikt. Tālāk turpinam sākam par elementiem, ja? Tā jums par elementiem. Šitā ir liela tēma. Mums ir 2 veidu tabulas. Mēs pieminēsim pirmo. Mendeļejeva ķīmisko elementu tabulu, kur izskatās apmēram šitā kaut kā, ja? Šitā te. Un tad elementus sadala vairākās grupās. Te ir ūdeņradis, te ir, piemēram, skābeklis, tur ogleklis, šitie ir sārmu metāli, sārmzemju metāli, šitie ir pārējais metāli, lantanīdi, aktinīdi, pusmetāli, nemetāli, halogēni un celgāzes. Un, piemēram, sārmu metāliem visas, tagad nākamā tēma. Šitas bija ļoti ātri, tagad oksidēšanās pakāpes. Tātad, katram elementam ir savs vai nu atdeves, vai nu paņemšanas vērtība. Skābeklim tā ir -2, tātad viņš ņem divus elektronus no cita elementa. Piemēram, mums ir C plus O ir CO2. Tātad, mēs visi jau zinām šito, un O pieraksts kā O2, bet skābeklim vērtība ir 4, vai ne, -2,
un ogleklim ir 4. Un mēs iegūstam šito divnieku darot šādi. Mums vajag sameklēt kopīgo dalāmo starp abiem šitiem elementiem. Un tas būtu 4. 4, ja? Tātad. Un tagad mums vajag iegūst to vērtību, mums vajag vienkārši dalīt kopīgo dalāmo ar šito skaitli. Vienkārši 2, ja? Tad ar 2 un ar 4 tas būtu 1 un viennieku neraksta. Un tā tas strādā. Labi, tas bija par elementiem un tā. Sārmu metāliem ir 1, sārmzemļu metāliem ir 2 vērtība, ūdeņradim 1, parasti skābeklim ir -2, ogleklim ir 4 un slāpeklim var būt vairākas, parasti 3 vai 4, bet tas nav svarīgi. Tātad, tagad mums vajag, elementus apzīmē ar burtiem, piemēram, H, Na, kas ir nātrijs, ir arī daži dīvainie, kā Y ir itrīs un tā, un Cl ir chlors. Tos vienkārši ir jāzina. Kaut kāds pirmos šitos te jāzina, ja? Labi, turpinām ar mūsu otro tabulu, kas būs šķīdības tabula. Šķīdība, ja? Kur šķīdība. Es mēģinu nesteigties, bet teikt sanāk ļoti ātri, jo es mācīšu par kaut ko pilnīgi tagad. Vienkārši vajag tādu intro, ja? Tātad mums ir šķīdība. Mums ir tāda šķīdības tabula, kur vienkārši normāla tabula ar ņēmējiem šitajā pusē un devējiem šajā pusē. Ņēmējus sauc par oksidētājiem un devējus sauc par devējs kaut kā sauc, labi, un tas mājas darbs. Tātad, un katram ir sava vērtība, kā jau mēs iepriekš zinājām, noskatījām, O2 ir vērtība ir -2, piemēram, OH, kas ir jons, ir vienkārši -1, un tad ir augšā kaut kāda, piemēram, niķelis, kuram ir 2, ja? Un tad šitam var redzēt, kā viņi šķīst, un vai viņi sadalās vai nē, vai viņi ir parasti vai kā, un tad var atrast arī vērtības, oksidēšanās pakāpes visiem tiem, kas ir šķīdības tabulā. Un tagad intro uz vielu nosaukumiem. Tātad, šitais ir vairāk 9. klasē, bet es ātri izskaidrošu. Tātad, vielas ar O beigās ir oksīdi. Labi. Vielas ar OH ir hidroksīdi. Vielas ar SO beigās ir SO4 lietojumi ir sulfāti, un tad ir PO4, kas ir fosforāti, tad ir sulfīdi, nitrāti un visādi šitādi sviestaini. Bet tad mums ir vēl nākamā tēma, ko es jau mācīju iepriekš, tas ir vienādojums. Tātad vienādojums. Tagad, kad mums ir iegūti šitās visas jaunās zināšanas par elementiem un tā, mēs varam sākt intro uz vienādojumiem. Tātad sākam ar visvienkāršāko vienādojumu. H2 plus O2. Wow, kas šis varētu būt?
vienādojuma zīme matemātikā ir šitā, bet to mēs nelietojam, mēs lietojam bultiņu, kas parāda, šitā ir izēviela un šitais ir gala produkts. Ok. Un rodās viela H2O. Bet tagad mūsu nākamā tēma – balansēšana. Tātad, kā mēs jau ieguvām H2O, mums vajag balansēt šo, jo ir vielu nezūdamības likums. Tāpēc, ka mums ir divi ūdeņraži, mums ir divi skābekļi. Bet mums šeit ir tikai viens skābeklis, bet divi ūdeņraži. Tas nav forši, jo tagad tas viens skābeklis kaut kur ir pazudis. Tāpēc mēs pēc vienādojuma uzstādīšanas pieliekam koeficientu. Koeficients reizina abus elementus ar 2, vielā. Tātad ne tikai elementus, bet gan arī jau sastādīts jonus. Tātad ir 2H2O. Tātad 2 skābekļi. Apskatāmies šeit, mums ir 4 ūdeņraži tagad, jo 2 reiz 4. Mums ir, 2 reiz 2 ir 4. Tad mums šitan vajag atkal pielikt 2. Un tā tas ir mūsu pirmais vienādojums. Tas ir traki, šitais ir izbalansēts tagad. Teica, ka šitan ir 4, šitan ir 4, šitan ir 2, šitan ir 2. Un tā var veidot vielas. Un tagad nākamā tēma par vienādojumiem. Vēl joprojām par vienādojumiem. Šitā ir arī svarīga tēma. Ar šito ķīmijā nevar. Bez šitā nevar. Tātad šitā ir sadalīšanās. Un savienošanās. Tātad mums ir sadalīšanās un savienošanās reakcijas. Tātad, sākam ar sadalīšanos. Sākam ar savienošanos patiesībā. Tātad savienošanos, kā mēs jau iepriekš izpētījām, mums ir kāds elements, kā piemēram dzels, kuram ir vērtība +2, kas savienojas, teiksim +3, kas savienojas ar, kas paņem, kaut vai Cl2, kas ir chlors, kuram vērtība ir 1, -1. Tad rezultātā mums būs savienošanās FeCl3. Jauki, bet mums vajag novienādot. Tā kā mums ir šitan 2, bet šitan 3, mums nepieciešams pielikt koeficientu 3 šeit un 2 šeit. Tātad tagad mums ir 6 tur, 6 tur. Un mums ir 2 dzelži, tātad 2 šitan. Perfekt. Šitais ir novienots, šitā ir savienošanās reakcija. Viss labi. Tagad sadalīšanās reakcija. Doma ir tā pati, tikai šoreiz sadalās kaut kāda viela. Tā tad ir, teiksim, mums ir, varētu teikt P2O5, kas ir difosfora pentoksīds, kurš sadalās fosforā un skābeklī. Un, lai šito novienādot, mums vajag pielikt šitan un šitan, un ir sastādīts vienādojums, kur sadalās difosfora pentoksīds. Labi, tā kā mums bija vielu nosaukumi, mēs turpinam ar otru. Tā kā mēs jau noskaidrojam, ka ir oksīdi un sulfāti un tā, tagad izskaidrojam pārējos nosaukumus. Ko nozīmē D, ko nozīmē
3, ko nozīmē mono. Tātad, ja ir 1, tad neko neraksta. Ja ir 2, tad raksta D. Ja ir 3, 3, tad ir 3. Ja ir 4, tad raksta tetra. Ja ir 5, tad raksta penta, vai arī pent, tetroksīds, pentoksīds. Tad ir vēl tālāk līdz 10, kas ir deka. Bet jā. Un tad, ja ir, piemēram, mums jau iepriekš sadalītā viela ar fosforu un skābekli, tad mēs to varam pateikt, kā difosfora pentoksīds sadalās fosforā un dioksīdā. Ļoti vienkārši. Skābeklī, var teikt tā. Un tie ir vielu nosaukumi, un tagad par oksidēšanos izstāstam. Tātad mums ir oksidēšanās. Par oksidēšanos. Tātad, oksidēšanās. Galvenokārt ar kādu oksidētāju, kurš paņem elektronus, piemēram, C, O, Cl, kaut kas tāds. Šitie paņem, ja? Viņi ņem ar savām mazajām rociņām, ja? Un viņi ņem no kaut kādiem metāliem, kaut kā tā, no kaut kāda dzelža, kaut ko tādu. Viņi ņem no viņiem elektronus un tad veido vielas. Un oksidēšanās sadalās divās veidos - lēnajā un ātrijā. Tātad lēnā visvienkāršāk ir izskaidrota kā rūsēšana. Uzzīmēsim kaut kādu tur plāksni metāla. Viņa ir pelēka un skaista, bet tad viņa kļūst rūsaina, kad pieskarās ūdenim, jo ūdens ir citādāks, un viņš paņem elektronus no metāla un tagad sarūsē un kļūst šitāds rūsains. Jā. Un ātrais ir ļoti vienkārši. Ātrais ir degšana. Tātad, ja mums ir kaut kāds, teiksim, papīra gabals, kur mēs izdomājām iemest ugunskurā, tad viņš sadeg un viņš oksidējas ātrijā oksidēšanās veidā. Vai arī kaut kāda tur degviela aizdegās un tā. Labi. Un tagad vēl par sadalīšanos ir tāda pēdējā lieta par sadalīšanos. Veicot kaut kādu eksperimentu, tu vari mierīgi bez dedzināšanas sadalīt kaut kādu tur ūdeni, ja? Un, teiksim, mums ir ūdeņa dioksīds, ja? Tā viņa nesauc, mums šitāda skābe, ja? Viņa tur ir iekšā, ja? Un mums vajag atdalīt skābekli no ūdeņa, ja? Tad mēs darītu šitā. Mēs ieliktu tādu lietu kā katalizators. Labi, es neprotu rakstīt. Un tad šis katalizators bez nekādas degšanas mums var mierīgi atdalīt skābekli un ūdeni. Tāpēc apskatieties, es neteiktu tieši O2, es teiktu vairāk O, tāpēc, kā apskatieties, viens O izlīdz ārā, tad mums ir H2O, kas ir ūdens. Ūdens ir šeit, skābeklis šeit, mierīgi. Kā šis katalizators strādā? Tā ir vienkārši viela, kas iesaistās
visā tajā eksperimentā. Un viņu var, ja tu viņu izmanto vienreiz, var viņu vairākas reizes izmantot. Un viņš vienādojumā izskatās šādi. Tātad mēs uzzīmējam H2O2. Šitā atdalās H2O plus O. Un mēs uzrakstam mūsu katalizatoru, kur būs mangāna 4 oksīds, kas būs kas būs šādi. Mangāna 4 oksīds, un šis mangāna 4 oksīds paliek šitien, un viņš reaģē, un viņš atdala abas vielas. Un viņš tā kā, protams, šitās vielas, viņas nav kā īsts ūdens un īsts skābeklis, jo tur ir mazs daudzums arī mangāna 4 oksīda, kurš ir indīga viela, bet kaut kādās situācijās ir arī tādi katalizatori, kurus var izmantot, un viņi tev dod to, ko tev tieši vajag. Labi, un tagad stulbo daļa no ķīmijas formulas un molmasa un viss tas. Tagad es jums izskaidrošu, kas tas ir vispār. Kur es atrodos? Es esmu šeit. Tātad molmasa. Molmasa ir molekulas masa. Tas ir vieglākais veids, kā to izskaidrot. To mēra grami molā. Viegli. Un tātad molmasu aprēķina šādi. Molmasa ir protams, masa dalīts ar daudzumu. Tātad N ir daudzums, kuru mēra molos, N mēra molos, un protams, masu mēra šajā situācijā gramos. Fizikā ir kilogramos pieņemtā mērvienība, bet, ķīmijā ir drusciņi sīkāk, tāpēc mēs lietojam grams. Un tad šitā ir, mēs rakstam ar tādu maziņo molu, klāt vēl M. Un tagad pārējās formulas būtu šitā. Masa ir molmasa reiz daudzums, un daudzums ir masa dalīts ar molmasu. Vienkārši. Un, jā. Un tātad, kā šitais izpaužas, teiksim, mums vajag molmasu no O2, kas ir 2 skābekļi. Nepareizi izteicos. Labi. Tūlīt es ļoti nepareizi izteicos tikko. Gadās. Es tūlīt izlabošu to, ko es mēģināju izlabot. Tas notiek tūlīt. Mums vajag aprēķināt, šitos. Mēs, tā kā ir 2, mēs reizinām daudzumu ar atomu masu. Tātad ir M dalīts ar N, Un tad šitai ir pareizi. Dalīts. Kas ir 32. Jā. Un šitais ir M un šitais ir N. Labi. Jā, ir šitā ir pareizi. Šitā ir, jā. Šitā ir pareizi. Labi. Ķeramies klāt pie nākamās stulbās lietas, pie ķīmijas. Mums ir gāzes molu tilpums. Šitā ir pēdējā lieta, ko mēs izrunāsim. Pēdējā lieta ķīmijā. Es ātri izrunāšu par nākamo. Es ātri izrunāšu, ka OH mums rada gāzes, nevis gāzes, bet skābes, un
tagad ķeramies klāt pie gāzes molu tilpuma. Es vienkārši gribēju pieminēt, to es aizmirsu pateikt. Labi. Tad mums ir gāzes molu tilpums. Tātad, šito visvieglāk var izskaidrot šādi. Tad mums ir gāzes, O2, H2 un tā, un C un tā, CO2. Un tad mums ir šāds gāzes molu tilpums, kurš ir mēra, tātad 0 grādos un atmosfēras spiediens ir normāls, tad gāzes molu tilpums vienmēr būs 22,4 litri molā. Ja molu masa ir grami molā, tad molu tilpums ir litri molā. Un tad formula tilpumam no dotā daudzuma un molu tilpuma ir šāds. Lai dabūtu tilpumu, vajag dalīt masu ar molu tilpumu. Ļoti vienkārši. Tātad, un masu nevis ar masu, bet ar daudzumu. Un tas viss, jā.